No pirmdienas 7. septembra veiktas izmaiņas pasažieru pārvadājumos sabiedriskajā transportā Jēkabpils pilsētā. Sakarā ar Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju 8. un 9. maršruta autobusu galapunkts tiek pārcelts pie Jēkabpils valsts ģimnāzijas pretī Oskara Kalpaka laukumam Zaļā ielā. Tāpat mainīts 9. maršruta autobusu otrs galapunkts. Šāds pietura izvietojums saglabāsies arī pēc Vecpilsētas laukuma rekonstrukcijas pabeigšanas. 9. maršruta autobuss brauks no valsts ģimnāzijas līdz Kruspils kultūras namam. Tas ir tāpēc līdz kultūras namam, ka pārāk daudz autobusu kursēja līdz stacijai. Mums dažbrīd vienlaicīgi no stacijas gāja projām 3 autobusi. Gan 3., gan 5., gan 9. Tālāk arī par Rīgas ielu ir samērā intensīva autobusu kustība. Par Rīgas ielu iet vēl arī 1. maršruts, un cilvēki var nokļūt samērā normāli. Izmaiņas ieviestas arī 5. maršruta autobusu kustības laikos, un turpmāk autobusi kursēs ik pēc 15 minūtēm. Ar precīzu sabiedriskā transporta kustības grafiku iespējams iepazīties SIA Jēkabpils autobusu parks un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā. Reisu skaits pagaidām nesot samazināts, taču pasažieru kļūstot arvien mazāk. Finansiālā situācija ir kļūsi sliktāka, braucēju ir mazāk, ieņēmumi ir mazāki, un ar 1. jūliju valsts atteicās no pilsētas maršrutu zaudējumu sekšanas, un dome būtībā arī, kā saka, laikam nespēs sekt zaudējumus, un tādēļ mums jādomā arī par izdevumiem. Tas savukārt nozīmē, ka iespējams tiks paaugstināta maksa par braucienu ar pilsētas maršruta autobusu. Mārtiņš Rupmējs uzsver, ka pat labāk tā ir viena no zemākajām visā valstī, tikai 30 centīmu. Aizvadītajā 2008. gadā zaudējumi par pasažieru pārvadāšanu Jēkabpils pilsētas maršrutos sasniedza teju 80 000 latu. Zaudējumu apmēru visspēcīgāk ietekmējot pasažieru skaits, kā arī degvielas cenu svārstības.